Kamēr gaidīju dēliņu no treniņa, pasēdēju un ielīdu iekšā bišķī tajā TikTokā paskatīties, ko filmē citi. Un kā izrādās, no vienas puses jau baigi patīkami, ja, ka cilvēki ir sākuši no manīm tipzīt kaut kādus manus domu graudus, ja, nedaudz viņus transformēt un izklāstīt tā, it kā tas būtu viņējais. Ja. Nu, tad, kad tu, kā jau es tur teicu, tad, kad tu zini taisnību, tu šausmīgi forši ir klausīties melus. Nu, te ir apmēram tas pats, protams, internets viss jau kā tāds, tas ir tāds, nu, viens izdomā un 35 atkārto, un tas ir pilnīgi normāli. No vienas puses tā baigi patīkami ir. No otras puses baigi nepatīkami ir tas, ja, kad cilvēki nodarbojās ar kaut kādām mahinācijām, ja. Respektīvi, ir tāda lieta, kad var nopirkt tos skatītājus un pēc tam noslēpt, lai nevar redzēt, kas tur viņus tur, nu, kas ir viņiem tie parakstītāji, ja. Un par zinām naudas summu cilvēki nopērk, teiksim, tur 20-30 tūkstoši tos skatītājus, tad viņi iet apkārt pa veikaliem un kafejnīcām, ja, prasot naudu, saka, apskaties, man tur 20-30 tūkstoši to skatītāji ir, ja, un es tagad stāstīšu par to, cik pie jums ir labi, neskatoties uz to, ka tur īstenībā nav labi. Nu, tas tā baigi neforšīgi izskatās, vai ne, un, nu jā, respektīvi, jebkurā gadījumā turam acis un ausis vaļā.